vispār notestēt tā? Man ideja nav stulba, ka jēdzīga. Man bez jārā visi tie zīmoli bēšās krāsā. Tagad, ir tik skaisti daudz tāds krāsas, ko ielikt. Ļoti daudz, ko es arī, diemžēl, dzirdu, ir, kad dāmas stāst par saviem biznesiem, tad visa ģimene, kas saka, ko tu tur ņemies? Kad tev būs normāls beidzot darbs? Kā saņemties un sākt savu biznesu? Saruna ar zīmolvedi Diānu Ņikitinu par to, kā beidzot sākt savu biznesu, negaidot ideālo brīdi. Viņai ir pašai savs uzņēmums, viņa strādā no mājām, jo ir mazu bērnu mamma un konsultē tos, kuri vēlas uzsākt savu lietu un izveidot vai uzlabot savu zīmolu. Paldies restorānam Italissimo par viesmīlību. Īstenībā tas mammu bizness arī ir viena tēma, ko mēs varam patirizēt, bet mēs varam sākt varbūt ar tādu to pašu sākumu. Tu esi zīmolvede, tev ir pašai savs bizness, tev ir, tu konsultē jaunus un senus uzņēmumus, tavs vārds ir zīmols. Jā. Kā tu šai domai visai nonāci? Drīzāk jau nejauši. Kaut kāda likumsakarība rezultātā. Un, man vispār liekas, es ļoti daudz ko iztestēju caur sevi, lai es varētu arī pēc tam klientiem teikt un kaut kā iedvesmot, kādi tie ceļi var būt. Un viņi bieži vien nav taisni no A līdz B, sapratu uzreiz viss, kas notiek. Viņi ir nākuši arī caur tādiem maldu ceļiem un neziņu ko un kā, bet īstenībā beigās jau tas punkti saliekās, jo man ir pieredze sabiedriskajās attiecībās. Tad es esmu pastrādājusi arī tieši ar zīmoliem, bet ne kā, kas viņus tur veido vai dara, bet vairāk administratīvā tajā pusē. Un esmu bijusi arī prom no tā, saprotot, ka tas, kur es esmu prom, man īsti nedara. Man jāmeklē tas savs ceļš. Un ar pirmo bērnu, kad es paliku stāvoklī, kad viņam piedzima, es vēl nezināju, ka es būšu tur uzņēmējdarbībā. Es biju vairāk tāds freelance, bet pie kāda. Nevis pati organizēju kaut kādas savas lietas. Un tad, kad man pirmajai meitai bija gads un kaut kas, un es tā bāc, gribās kaut ko padarīt, parunāt par citām lietām, vēl ne tikai par bērnkopību, bet par to, kā var sevi pilnveidot, attīstīt, tādu profesionālo ceļu. Un tad man patiešām tā ir viena no tām reizēm dzīvē, kad iedegās lampiņa virs galvas. Un tā lampiņa... Mums tieši iedegās lampiņa. Ka taisa kopstrādes telpu, bet virtuālu. Jo man bija pieredze ar fiziskajām telpām, mēs ar domu biedriem vienu no pirmajām Rīgā kopstrādes telpām uztaisījām darba vietu. Un es zināju, kā tas koncepts ļoti labi strādā, kad ir vairāk cilvēki no dažādām profesijām, kas satiekas vienā telpā, viņi strādā, viņi agrāk vai vēlāk sāk dot viens otram darbu vai vispār padomus vai idejas, un tad beigas ļoti forši burziņš sanāk. Un es saprotu, ka forši es nevaru savu bērnu pateikt tā, es točni būšu 11. tur un viss būs baigi labi, jo viņi ir maza, viņš ir pirmais, kā porcelāna bērns, vēl neko nesaprot, ko un kā. Bet mēs varam satikties online, un tā radās šī kopstrādes telpa, kurā es sāku vienkārši stāstīt savu stāstu. Kur es nāku no šāda backgrounda, man interesē tādas lietas, ko tu dari, ko es daru. Un tad es sāku pamanīt, ka tās sievietes, kas piedāvā kaut kādus savus pakalpojumus vai produktus, viņas īstenībā to bieži vien dara ļoti tādā neizteiksmīgā formā vai tā kā sev iešaujot kājā. Ka beigās tad īstenībā maz negrib neko no tā cilvēka, jo tu vai neesi sapratis, vai nav īsti noformulēts vai kaut kā. Un es saprotu, bet es redzu, ko varētu uzlabot, un es sāku dot tādas iedvesmas un idejas, kā varētu sevi labāk prezentēt. Un īstenībā no tās grupas man atnāca pirmie klienti, kas vai tu vari arī mani pakonsultēt, kā es no malas izskatos. Vai saprotu, ko es piedāvāju, un kā tas izskatās. Un īstenībā man tā grupa, kas it kā nejauši, jo man bija interese, es arī izsniekot savu vajadzību, novedu pie tā, ka cilvēki paši man sāk aicināt. Un tad jau es sapratu, ka 1, 2, 3 ir interese, man ir ko teikt, man tas labi sanāk. Un es sāku veidot dažādus konsultācijas, kursus, programmas. Un tā tie 7 gadi ir pārvērtušies. Kur ir 7 gadu laikā sastrādāts personīgais zīmols, diezgan daudz programmas, ļoti daudz cilvēku esmu konsultējis ar simtiem, vienkārši simtiem. Latvijas solo, mazie, vidēji, arī lielie uzņēmumi, un tā datu bāze ir vienkārši milzīga. No dažādām jomām arī.
Līdz ar to es saprotu, kas sāp, kas īsti neaiziet. Un arī mana pieredze, jo es arī paralēli savu biznesu veidoju. Līdz ar to. Un tā tas viss salikās kopā. Bet tu sāki kā sieviešu virtuālās kopstrādes telpa. Bet tagad konsultē arī vīriešus? Ja tu gaidi maz vīrieti? Īstenībā sākās viss ar to, ka tā bija mammu kopstrādes telpa. Jo tas bija mana specifika. Es ar maziem bērniem, un es arī, kā agrāk, pirms man nebija bērni, es biju diezgan skeptiski vispār pret bērniem. Nav tā, ka es esmu baigais tur bērnu cilvēks. Jauki, bet jūsējie. Un skaidrs, ka tajā brīdī, kad man pašai viņa uzrādās, man tā kļūst par aktualitāti. Un es saprotu, ko tās citas sievietes arī, par ko viņas vispār tur runā. Un tad ar laiku tā kļuva par sieviešu kopstrādes telpu, jo manas meitenes jau izauga lielākas. Un es sapratu, ka mēs varam paplašināt šo loku, jo ir ļoti daudz arī, kurām vēl nav, vairs nav, negrib, vienmēr sakot, nav tie mazie bērni. Bet viņas ir uzņēmējas, viņām ir ko dot. Un tad es nosaucu to grupu par sieviešu kopstrādes telpu. Tā kā tāda jau inkluzīvāka tāda sajūta. Ar vīriešiem šajā grupā, diemžēl, nav aicināti. Netiek apstiprināti. Ir daži mēģinājuši, ir daži sūdzējušies, bet tā ir mana pieeja šobrīd, ka tā ir tikai sieviešu grupjas. Tomēr bišķi pamainās dinamika, kad ir arī vīrieši, kas nav slikti, jo man sūta nonākšu līdz atbildē. Jo man pēdējā laikā vispār ir sajūta, ka sieviešu biznesā ļoti iztrūkst vīrišķās enerģijas, kāda vīrieša, jo mēs dāmas tomēr domājam savādāk, un to es esmu pamanījusi, ka ļoti daudz ir bailes, kauns, aizspriedumi, bail pārdot, bail sev piedāvāt, bail celt cenas, visādi šādas lietas, kas vīriešiem nesagādā tik lielas emocionālas problēmas kā sievietēm. Un līdz ar to man liekas, kāda vīrišķa enerģija, piemēram, kad ir vīrs biznesā vai kāds vīrietis partneris, CEO vai kaut kāds tāds menedžējošajā pozīcijā, tas ir īstenībā ļoti labi. Lūk. Bet par vīriešiem, es konsultēju arī vīriešus. Man sākumā likās, man bija mazliet bail, vai viņi sapratīs to manu pieeju un to manu stilu. Bet visi, kas ar mani strādājuši, izrādījās, ka mums ļoti labi sapas. Man ir ko dot, un viņi arī labprāt paņem šo te informāciju. Bet tev pārsvarā šobrīd ir kādi, kas ir tādi jaunie, kas vēlas uzsākt? Vai tās ir pārsvarā, piemēram, mammas pēc bērnu kopšanas atvaļinājumā viņām sāk rosīties idejas, vai tomēr arī daļa ir tādi, kuriem jau ir uzņēmums un viņi nāk pēc padomu pie tevis. Kāds ir tas tavs klients un ko viņi prasa galbeigās? Redzi, šis arī raudas kopā ar mani un ar manu biznesu, jo sākumā tiešām es runāju ar visiem. Tikko sāk, nezinu, vai vispār gribu. Un tad es nonācu tādās situācijās, kur, piemēram, cilvēks nāk pie manis reizi gadā, bet nekas nav mainījies un nekas nav izdarīts. Un es saprotu, ka man nav interesanti, jo tad ejiet pie psihologa. Tur ir citas lietas jārisina. Tas nav pie manis, jo es saprotu, ka netiek veikta darbība. Jo man ir svarīgi, ja tu nāc pie manis, tad tu esi gatavs darboties. Un, augot šim manai apziņai un manam biznesam, sapratu, ka ir jāciet cenas. Jo tas ir veids, kā caur cenas celšanu es īstenībā atlasu publikas ir gatavi rīkoties. Jo tad, kad tu riskē ar savu naudu, tu investē savu naudu, tu saproti, ka tu viņu gribi arī atpakaļ dabūt. Un ja tie ir tavi pēdējie 50 eiro, tu ļoti, ļoti skrupulozi uz to skaties. Un, bet kādas ir garantijas, un ko devuši apakaļ, kad būs miljons? Un tas tā nenotiek. Drīzāk tos pirmos 50 eiro un arī pirmos 1000 eiro tu viņus vienkārši pazaudēsi kaut kur visādās savās kļūdās un kaut kur. Un tad brīdī, kad tu saproti, ka es esmu gatava investēt, mācīties, tad cilvēks ir gatavs darboties. Un līdz ar to kaut kādā mērā bišķiņ tā pieeja man ir nomainījusies uz cilvēkiem, kuri ir gatavi rīkoties, un viņi ir dažādos posmos. Dažiem ir darbi, un viņi grib kaut ko attīstīt pastāvīgi. Citiem ir uzņēmumi jau ilgākus gadus, viņi grib beidzot nākamo līmeni. Dažādi, bet es neesmu atstājis novārtā nevienu, jo man ir bezmaksas lekcija. Ar to visi var sākt. Jo es vienā brīdī arī sapratu, ka cik var atkārtot vienu to pašu. Un tad, lūk, es ierakstu to visu pamatu, to tu vari noklausīties bez maksas, saprast, der, neder, un ja tu gribi rēkt dziļāk, tu nāc pie manis. Un, restīvi, ka tie mani pakalpojumi arī viņi ir pielāgoti dažādiem sagatavotības līmeņiem. Un to es arī vienkārši savas uzņēmējdarbības laikā sapratu, ka tā ir jādara, bet es nevaru savu 1:1 laiku dot visiem. Jo ne visi ir gatavi, ne visiem to vajag, tāpēc tā pamazām. Labi, bet, piemēram, man ir ideja. 2 jautājumi šajā. Kā saprast, vai tā ir tā manējā?
sava lieta. Saka, atrodi savu lietu un dari savu lietu. Tu arī teici, tev lampiņa iedegās. Kā tad tu varētu nodefinēt to savu lietu? Tas ir tas viens jautājums. Un otrs, kā vispār notestēt tā? Man ideja nav stulba, ka jēdzīga. Oi, jā, šis īstenībā ir tāds mazliet sarežģīts jautājums arī, jo nevar īsti pateikt uzreiz, jā, ka šis ir pareizais, ko tu dari, jo man ļoti patīk šis teiciens, ka ceļš rodas pa viņu ejot. Un kamēr tu neesi sākus to ceļu iet, tu nezini. Jo bieži vien ir tā, ka tu sāc ar kaut ko vienu, un piemēram arī, kad es sāku sieviešu apstrādāt telpu, tur nebija ne biznesa idejas, tur nebija ne zīmolvedība, ne komunikācija, tur nebija šī visa iekšā. Viņš radās pamazām no tā, ka es redzēju, kāda ir vajadzība, kāds ir pieprasījums un kā es varu palīdzēt. Un tas neradās uzreiz, ir ideja, ko apstrādāt telpu, un tas man noteikti izveido šādu biznesu. Vispār nebija šīs taisnās līnijas. Viņi radās pamazām. Līdz ar to vienīgais veids, kā saprast, ir izmēģināt. Un es ļoti arī bieži saku, ka baigi svarīgi darīt lietas ātri. Tā kā tu pamēģināji, saprati, šis man der, tas man neder, kādā veidā. Un ļoti patīk, ka nesen lasīju par to, kā Amazon pieņem lēmumus. Ir 2 veidu lēmumu pieņemšana. Viens ir tāda lēmuma, kurus tu pieņem, un viņi ir tevi neatgriezeniski, tas ir uz ilgu. Un otri lēmumi ir tādi, kurus tu pieņem, un tu viņus vari ātri atgriezt atpakaļ. Ja neaizgāja, nebija labi, mēs viņus varam ātri atpakaļ. Un viņi konstatēja, ka 90% no visiem lēmumiem tieši šādi. 90% ir atgriezeniskie lēmumi. Tas nozīmē, ka tu vari pamēģināt, piemēram, komunikāciju vai kādu kursu, vai kādu piedāvājumu, vai kādu produktu, neaizgāja čik atpakaļ un ko var izmainīt. Varbūt savādāk, varbūt bieži vien tas ir elementārs lietas, nosaukt lietas savādāk. Ar šādu nosaukumu mēs negribam, bet ar tādu jālabprāt. Tā kā patestēt un nepieņemt uzreiz to pirmo nē kā gala atbildi. Tas jau ir bišķiņ jau tā produkta attīstības stadijā, bet kā saprast manas lietas, es parasti aicinu palūkoties, kas vispār dzīves laikā ir interesējis, kur ir bijusi vilkme. Piemēram, ļoti laba tehnika ir piemēram ballītē. Nedomājies, ja tev tagad jāiet prom no ballītes, bišķiņ jau ir ballītes sev ir izsmēlusi, un pēkšņi cilvēki sāk runāt par kaut kādu tēmu. Kas ir tā tēma, kurš dēļ tu būtu gatavi palikt? Bērni, vide, bizness, nauda, zīmols, komunikācija, tur vēl kaut kas būtu tā tēma, kas tevi aizrautu. Man ir ko teikt, es gribu šeit, es palieku. Un tas arī ir veids, kā notestēt, jo es domāju, ka mēs jau dzīves laikā liekam to puzli kopā. Nav jau tā, ka tu pēkšņi te sēdi un tu nevari izlemt, vai es taisīšu rotas, vai es tomēr būvēšu traktorus. Parasti tik liela starpība jau nav. Kaut kāds ceļš jau iezīmēs ar saviem talantiem, ar tām interesēm, ar to, kas tevi vienkārši velk. Un tu tur jāiet un jāpamēģina. Nevienmēr tur būs bizness, bet tas ir aizlist pie nākamā soļa, kas savukārt var to vai klientu atvest vai biznesu atvest. Es apšmaidījos, jo teicu, ka rotas vai traktors, ka parasti nav, bet es varu padalīties, ka tad, kad mēs veidojām uzņēmumu mamām un tētiem, tad faktiski mēs ar draudzeni sēdējām, mums bija tāda klāde, un mēs rakstījām, ko mēs varētu darīt, mēs rakstījām, burtiski, visādas idejas, dažādas, jebkādas, un faktiski tā arī ir man ļoti atmiņā, es neatceros to visu listi, bet man ļoti atmiņā palicis, ka viens bija, mēs varētu vākt zāļu tējas un tirgot. Es, ka tā bija draudzenes ideja, un es tā sēdēju, cik tev tās tējas jāpārdod. Jā. Un es tā vizualizēju, kā mēs pļavā tagad iesim lasīt tējas. Tas mums palīdzēja. Un nezinu, jo man bija viens draugs, kurš visu laiku teica, Inga, dari savu lietu. Viņš visu laiku teica, dari savu lietu. Tu esi žurnālistikā, dari savu lietu. Un es domāju, kādu lietu? Kādu lietu? Vai žurnāls ir biznes? Ja es strādāju žurnāls. Un tas bija Lauris Liberts, Draugiem LV radītājs. Un es teiktu, ka viņš faktiski pateica priekšā, mēs jaunās mammas taisiet kaut ko vecākiem. Un mēs to paņēmām, bet ir, kā tu saki, mēs tālāk. Es turpināju vienu bez draudzenes, un es gāju savu ceļu, nevis veidoju tikai portālu. Mēs šobrīd esam nonākuši līdz vecāku organizācijai. Ja, tas ir tāds vecāku atbalsta vecākus princips. Tad tur tas ceļš bija tāds garš, bet tas sākās ar to, ka varbūt zāļu tējas vākt. Bet es darīju tieši to pašu sākumā, kad es nezināju, kurā virzienā rakt. Tad man viens kočs man iedeva tādu uzdevumu, uzrakst 100 lietas, ko tu varētu darīt.
Un tā kā, es varu taksometru vadīt. Bet var vai ne? Var veiklā iet strādāt. Tas ir tavs backup plāns, kas varbūt tev iedod tādu drošību, ka kas ir jau daudz variantu. Un tad brīdī, kad tu uzraksti visu to, tad tev, bet ir varianti. Un tad tu izvēlēs to, kas ir tavs tuvākais, ko tu patiešām darītu. Jo skaidrs, ka mēs droši vien varētu arī zāļu tējas vākt, arī traktors taisīt kaut kādu brīdi, ja tur sirds stāv. Jo ir arī cilvēks tiešām, kuriem tā ir sirds lieta, vai kur viņi ļoti labi padodas. Un tā arī var būt, tas nav ne labi, ne slikti. Vienkārši, kas būs tas tavs ceļš. Bet tas ir backup plāns, tā kā tādai var būt drošība, ja šis neizdodas. Bet tā tur arī slast, jo bieži vien, ka mēs domājam, ja neizdodas, tad mēs varbūt neejam ar tā uz pilnu iekšā tajā. Jo to gan es arī redzu un saprotu, ka ar tiem biznesiem, ko es esmu strādājis, ko es Instagramā arī redzu, lielākā daļa jau viņi nebūs pēc pāris gadiem. Tā ir arī pasaules statistika īstenībā. Pirmais gads, jā, pēc tam otro, trešo sagaida jau krietni mazāks procents, 5, 10, vairāk jau sagaida vēl mazāks procents. Jo neiztur. Ir kaut kāds spiediens, tev ir jāsagaida tas moments, kad tev sāk nākt atpakaļ. Un cik var tu likt iekšā un nekas nenāk atpakaļ. Aizdomājies, ja tev pasaka, tev 3 gadi. Kā minimums 3-4 gadi, tev ir vienkārši tur jāpumpē iekšā enerģija, nauda, viss, ko tu vien var iedomāties. Un tikai tāds tevi vispār pamanīs. Un liekas, bāc, es te esmu jau cik gadus, vai ne? Un kā var būt, ka nav vēl pamanījuši. Un joprojām ir cilvēks pirmo reizi tevi ieraug, lai cik gadus tu darbotos. Kas ir gan arī labā ziņa, jo vienmēr ir kāds klients tur ārā. Tā kā, jā, tas prasa tādu apņemšanos, ticību tai savai lietai, un tieši tāpēc ir svarīgi darīt to savu biznesu saskaņā ar sevi. Tu nevari ilgstoši darīt to, kas tev nepatīk, kas tev sagādā pārāk lielu kaut kādu pretestību. Un tur, man liekas, atkal forši veidojās tie autentiskie biznesi, kur tu tā kā atrodi, ka šī ir mana interese, tā ir mana vilkme, tas ir tas mēdījis, ar ko es varētu to darīt, un kā es to lieku kopā savā mērcītē. Nevis kā citi jau ir darījuši, bet kā es viņu salieku kopā. Tur tas foršais arī rodās. Gan tas zīmols var tad vairāk izcelties, gan arī tās jaunas kaut kādas problēmas tiek risināts. Un beigās izrādās, ka cilvēkiem vajag gan šādā formā tās krūzītes. Bet ja mēs domātu, ka vajag tikai mazās graņonkas, tad mums būtu tikai graņonkas. Tur bija skatnāk kāds uzņēmums vai uzņēmējs, kurš ir tajā stadijā, cik es varu dot, un pēc konsultācijas ar tevi ir kaut kāds tāds stiprais vārds bijis, ko tu pasaki, un viņš dabū atpakaļ jaudu. Kas ir tas, kas var dabūt atpakaļ to jaudu? Jā. Redz, tā ir tā pati atgriešanās pie sevis, ka man nav jādara pēc kaut kādiem priekšrakstiem vai grāmatām, es varu darīt pa savam. Jo bieži vien tas ļoti tā kaut kā bieži sanāk, ka mēs aizējam īpaši skatoties, kā citi dara, un liekas, viņi droši vien kaut ko pareizi sapratuši, jo viņi tā dara, un es kaut ko daru nepareizi. Un tā ir tāda slazda pozīcija, kas nogurdina. Un tad pēc sarunas ar mani viņa tā, ok, forši, es sapratu atkal, kur es esmu tajā visā, ap ko tas viss riņķo ap mani, un kā es gribu to darīt. Un tad skaidrs, ka rodās dabīgā vilkme un enerģija turpināt, tad saprotu, ka es tā kā iedot atļaujas. Vismaz ļoti interesanti tas, ka bieži vien, man liekas, ka cilvēki nāk pie manis saņemt atļaujas, ka es drīkstu darīt tā, kā es esmu iedomājusies, ka es drīkstu lietot tādas krāsas vai tādas vārdus vai tādiem vārdiem to nosaukt. Un tā, forši, es dabūju atļaujas tagad tai darīt. Jo bieži vien īstenībā ir būtiski, ka tev notic kāds no āra, no malas, un tad tu arī sev notic caur to otru cilvēku. Protams, ka jādara pašam, vajag to ticību arī iekšā, bet bieži vien tas āra pamudinājums arī ļoti, ļoti palīdz. Ka kāds vienkārši tevi ierauga un ierauga tavu potenciālu un redz, ka tur kaut kas ir foršs, tas arī iedod spēku. Tu vari padalīties kaut kādā tādā tiešām superīgā veiksmes stāstā, kā cilvēks ir nāca ar ideju, varbūt nedrošs, un kāds tagad ir aizgājis labi. Pirmais, kas man nāk prātā, ir Cloudberry. Cloudberry gan tagad ir pauzē, bet tur ir... es nevaru komentēt, kas un kā, bet pirms pāris gadiem mēs ar viņu arī pastrādājām. Man vienkārši sarkanā krāsa, ja? Mans zīmols, un tur, protams, ka man visur patīk, ja sarkanā krāsa. Bet es atceros, mēs pēc šāda kopdarba bija dažādas metodas, un viņai trāpījās ļoti izteiksmīgi vārds rebela, dumpiniece. Un viņa pēc tās uztaisīja kolekciju, kas bija sarkanā krāsā. Bija sarkaniem vākiem plānotājs. Un, man gribas domāt, ka tas noteikti arī pavēra iespēju tam, ka var taisīt arī ar dažādiem printiem, un tur leopards, vēl kaut kas, tāda drosmi, ne tikai bēžas krāsas.
Jo tā vispār, tā ir mana firmas zīme, man bez jārā visi tie zīmoli beišās krāsās. Man jūt, come on, ir tik skaisti daudz tāds krāsas, ko ielikt iekšā. Nav obligāti jāņem sarkans, bet ir varianti. Līdz ar to man tas, un man liekas, ka tur bija kaut kāda, ka šo vienu vārdu, šo vienu sesiju, tur radās vesela kolekcija un kaut kāds jauna enerģija uztaisīt vēl kaut ko jaunu. Tā ir viena no lietām, kas man nāku prātā. Tā. Jā, vēl brīnišķīgs stāsts. Es veidoju reizi gadā tādu zīmolu mītapus. Mēs tur apmēram 100 sievietes satiekās, un tad ir biznesa pieredzes stāsti, ir tīklošanās, ir viedokļu apmaiņas. Tāds foršs, tiešām tāds labs pasākums. Un tagad es domāju, kas bija pagājušajā, pirms 2 gadiem, man liekas, Evita Stopiņa, kas ir Casa Divana zīmola īpašniece. Viņa bija uzstājās ar savu stāstu. Un viņas tā pieredze ir daudzu gadu garumā. Viņa reāli taisa vannas, tur izlietnes podu, tāds gruntīgas lietas. Un viņa ir gājusi caur dažādām pieredzēm. To viņa arī publiski teikusi, tāpēc es varu arī atklāt. Ir gājusi arī caur bankrotiem, caur dažādām sabiedrības formām, un kā tas ir strādājis un kā tas nav strādājis. Un tad, kad es viņu uzaicināju uz šo meetup, viņa retrospekcijā pastījās to visu, ko viņa sadarījusi pēdējos kaut kādus 11 gadus. Un tas viņai, jo mēs pēc gada satikāmies atkal zīmola brokastīs, man ir arī tāda, man patīk ēst, un es domāju, kā varētu ēst un strādāt vienlaicīgi. Tas ir zīmola brokastis. Un viņa atnāk un saka, klausies, man tā uzstāšanās, man tik ļoti salika pa plauktiņiem, kā es gribu darīt lietas, ka es atkal reorganizēju savu visu pasākumu. Es uztaisīju savu lietu, kas ir vannas istaba interjera izstrāde, un man iet riktīgi labi. Un tagad, burtiski pirms pāris nedēļām, mēs bijām pie viņas VFA ir izveidota dizaina koprades telpa, kas ir bijis viņas sapnis, arī ilgus gadus, bet viņš tagad ir materializējies. Ir koprades telpa ar vēl citiem interjeristiem, dizaineriem, kur ir stāv viņas vanna. Tur ir tā, ka tu aizēji uz to vannas, tad nomazgāt rokas, un tur ir šaurums. Nenormāli skaisti. Bet viņai šīs lietas sastājās no tā, ka viņa saprata, ko viņa darīs līdz šim, kā viņa grib darīt savādāk, un vienkārši sāka sekot tam savam impulsam. Jo varētu likties, kuram vajag vannas istabas interjeru tikai atsevišķi. Izrādās tā ir reāla vajadzība. Plus nākamais, tad atkal šī koprades telpa. Un līdz ar to es nevaru uzņemties tos laurus, jo viņa pati to visu taisīja, bet tas impulss. Un man liekas, tas ir tas mans talants vai tā mana sūtība un misija ir tos pagrieziena punktus cilvēkiem iedot. Vai caur vārdiem, vai caur iespējām. Jo tajā pašā zīmola salidojumā, kas mums bija, kur mums bija kaut kāds pasākums pie Evitas, bija arī meitene, kas ir, nezinu, kā latviski labāk pateikt, ieķermeņošanas coach, embodiment coaching. Un es viņu uzaicināju novadīt vienu praksi. Viņa saka, ka es pirmo reizi tik daudz cilvēku priekšā to darīju. Paldies par iespēju, tas man ļoti daudz ko nozīmē. Ja tas var pavērst tam cilvēkam kaut kādu jaunu lauku. Lūk, un tas ir tās pieredzes, un tas ir arī tā atļaušanās darīt pa savam, kas beigās atver daudz durvis. Kā šāds arī. Tas nozīmē, ka tu to savu biznesa ideju ir jāiet, jāstāsta, jātiekas, jārunā. Tu jāatdzīvo, tu beig nevar izauklēt mājās viens pats. Grūti viņu ir izauklēt. Jā. Viņu vajag, bet jāiet pie cilvēkiem, kas runā tavā valodā. Jo ļoti daudz, ko es arī diemžēl dzirdu, ir, kad dāmas stāsta par saviem biznesiem, tad ir visa ģimene, kas saka, ko tu tur ņemies? Kad tev būs normāls beidzot darbs? Ko tik dārgi? Ģimene, kurai vajadzētu atbalstīt. Bet bieži vien jau mēs nesaprotam, jo mēs jau vadamies no savas perspektīvas. Ja tu pats nekad neesi taisījis biznesu, liekas, tā kā šeidī, un kā tur vispār pelna, un vispār zini, kā tur uzņēmēji. Palasiet vecās pasakas, uzņēmēji ir veci riebīgs kopēji onkli, tā kā nekā laba no tā nav, Un tas kaut arī mums ir jāpāraksta. Līdz ar to satikties ar citām uzņēmējām, veidot šīs tīklošanās, ar viņām pārunāt lietas, un otrs nebaidīties no konkurences. Skaidrs, ka kopēs. Cilvēks kopē, diemžēl, pilnīgi brutāli. Vārds vārdā, produkts produktā, liekas, kāpēc? Jo tā ir īstenībā ļoti liela sevis apzakšana, bet tā ir atsevišķa tēma. Bet tieši tāpēc arī es strādāju, kad es strādāju ar šiem biznesiem un zīmoliem, es saku, tevi jau nevar nokopēt. Tā pieeja un tas veids, kā tu dari, un tieši tāpēc ir jāstrādā ar zīmola komunikāciju, ar personīgo tēlu, jo tad mēs ejam nevis vienkārši pēc kaut kā, jo cik ir plānotāji, cik ir legiņi, cik ir zeķu, cik ir drēbju veikali, bet ir uz kuriem mēs nekad neejam, un ir tādi, kuriem mēs ejam vienmēr, un nevienmēr tie lētākie. Mēs ejam, jo mums ir kaut kādas vērtības sakritības, un bieži vien samaksāšu dārgāk,
Jo es vienkārši gribu šo lietu, jo viņi rezonē ar mani emocionālā līmenī. Un tāpēc arī nevajag baidīties, ka kāds sāk kopēt. Tas ir risks. Uzsākt savu lietu, tas ir risks, un tad ir noteikti, ko tu sevī pārrēķini. Ko tu, kā tad tev ir labāk uzņemties risku vai palikt ērtā, garlaicīgā, labi apmaksātā darbā? Es gribētu arī teikt, ka nevajag visiem būt par uzņēmējiem, jo tas kaut ko maksā. Tur ir kaut kāds šis prasmju komplekss, kurš ir vajadzīgs, bet arī izturības un kaut kāds. Tev ir jābūt bišķiņ tomēr dūlam, ka tu spēj dzīvot nenoteiktības apstākļos. Un ir cilvēki, kas nevar to izturēt. Un savukārt, ja tu saproti, ka tev vajag, lai reizi mēnesī ir konkrētā datumā konkrēts cipars, ļoti labi, tu vari būt laimīgs arī fiksētā darbā. Viss fine. Tiešām, es negribu teikt, es negribu glorificēt uzņēmējdarbību kā krutāko iespējamo scenāriju, kas ir. Bet viņai ir ļoti daudz plusu, un īstenībā, kāpēc jaunās māmas viņa izvēlās, jo viņai ir tieši tie plusi, ka tu vari regulēt savu darba laiku un tu vari būt kopā ar saviem bērniem. Un tas ir man bijis ļoti liels plus vienmēr, jo es lielākoties strādāju no mājām. Es kontrolēju savus laiku. Protams, kas ir Instagramā, es tur neko nekontrolēju. Es veicu izpēti, ja? Man ir savādāk. Es neeju tur vienkārši skrolēt, es veicu izpēti, man darbiņam ir vajadzīgs. Bet, un es esmu tiem bērniem ļoti tuvu klāt, un tā ir mana izvēle, jo man ir daudz maz bērnu. un tā ir tā lieta, kas man skatījā, kāpēc ir tās mammas priekatnā, viņām uzrodās kaut kāda ideja, jo man arī, kad man pirmais bērns piedzimst, barošanas krūši tur normāli vajag, tā pirmā ideja, tad es uzadīju vienu aciņu, bija ļoti šķīvi, sapratu, ka šis nebūs maz, ko es darīšu, ja? Tas pamēģināju. Līgsdiņas vīšanas posmā uzadīju aciņu. Ka varētu būt adītāja. Ādams ģimenītēši tā aciņu varētu darēt maniem bērniem. Tā kā pirmās idejas nāk par to, bet dažreiz tiešām viņas paliek un iefiksējas, un viss ir forši, un citreiz atkal vajag mierīgāk. Vēl viens stāsts arī par tiem punktiem, cik bieži vien vajag maz īstenībā. Pirmais meetups jau pirms 4 gadiem, un Dace no Trūda Store, Trūda zīmols, viņi jau arī ir gadus 11 jau. Un mēs runājam un rustājamies. Es tieši caur pirmo meetupu sapratu, ka man ir ļoti liels stand-up potenciāls. Un es pagājuši pirmo reizi uztaisīju savu stand-up, kur nav nekāda sakara ar manu biznesu, bet es savācu pilnu zāli un vienkārši stundu stāstīju joks. Man ļoti patika. Bet ar Daci bija tā, ka viņa man pēc tā meetupa, mēs tur izrunājamies, prezentējam, tur viss lietiņš, un nāk klausies. Man lampiņa iedegās, ja? Es sapratu, es vairs netaisīšu bērnu kolekcijas, es taisīšu savādāk, man būs tikai sievietēm. Un tas viņai pavēra jaunu lapu, un viņa, manuprāt, ir viens no tiešām Latvijas tādiem veiksmes stāstiem un zīmoliem, kur viņa dara tā, kā viņa grib. Viņai nav milzīga tur kaut kāda fabrika, jo tas arī nav pašmērķis, obligāti vadīt milzīgu kolektīvu. Un viņa dara, kā viņa grib, un visas lietas notiek. Un viņa beidz bērnu lietas radīt. Viņai tagad ir sieviešu kolekcijas, viņai ir sava studija. Un Instagramā viss izstāsta smuki. Es domāju, ka arī dzīvē viss ir diezgan labi. Bet tām, kas auklē to savu ideju, un nevar saņemties, un nav īstais laiks, un neesmu gatava. Kas ir tas, ko vajag no tās savas galvas izmest ārā, lai beidzot sāktu darīt, vai izmēģinātu? Gatavs nav nekad. Tā kā patiešām gatavs nav nekad. Un arī perfekts nav nekad. Un to jau pilns Instagrams ar to, ja, ka ir better than perfect, bet patiešām. Un to arī biznesā arī, ka sāc ar kaut ko vienu, pamēģini, un tu redzēsi, kur tas aiziet vai kas ir jāpamaina, bet tu sāc ar to pirmo soli, jo tur rodās arī skaidrība. Tad tu redzi, ka šis dara, šis nedara. Un ir dažādas tehnikas. Arī ir no tāda biznesa mentoringa puses, ja pie manis atnāktu, mēs teiktu, labi, ko mēs varam izdarīt, piemēram, pirms palaist kaut kādu projektu, un to dara daudzi lieli starptautiski uzņēmumi. Viņi uztais, piemēram, gaidīšanas listi. Viņi izziņo, ka kaut kas tāds būs. Piesakieties, jūs būsiet pirmie, kas uzzināsiet. Un tad viņi redz, ja piesakās 5, nav vērts. Ja piesakās 105,000, te kaut kas ir. Un kaut pēc šādu mazu lietu vēl neko neradot, tu jau uzzini, ir vai nav pieprasījums. Un ir šādas tādas metodas, kuras tu vari jau pirms reāli mesties, jo tā varētu būt arī, mēs tu visu izdomājam, ka tur zīmols produkts, visu, nevienu neesrunājis, nevienu neestēstējis, neko neesdarījis, ārpusē tikai savā burbulī.
Un tad viņi palaid, un kaut kas nav. Un tad, tad ir traki. Līdz ar to dažkārt pietiek ar lielu ticību un tādu ļoti lielu pārliecību, bet dažkārt vajag mazliet parunāties riņķī apkārt, kā tas viss izskatās. Vienā cikot, vajag patestēt tās idejas. Bet, jebkurā gadījumā, vismaz parunāt ar cilvēkiem. Un arī ne tikai ar tiem, kas tev saka, jā, go for it, tā kā ChatGPT, jā, viņš tev vienmēr vēl, jā, malacis, brīnišķīga ideja, tas ir veiku 5 veidi, kā mēs to varam izdarīt. Bet arī pieņemot, ka labi, kas var noiet greizi un kas būs slikti, un arī ar dzīviem cilvēkiem parunāt. Un bieži vien parunāt varbūt ir kāds, kas tavā nozarē jau strādā. Un es zinu, ka ļoti daudz uzņēmēji ir atvērti šim. Tagad dalīties ar savu pieredzi, jā. Pat ja tā ir viena tā pat nozara, bet pastāstīt, ko viņi darīja, kas viņiem strādāja, kas nestrādāja. Jo atkal šī ir tā ticība, ka nav tā, ka ja kāds ienāk tirgu, ka tas uzreiz tev noņems. Tas paplašina tirgu, tas vēl savādāk viņu veido. Ir cita auditorija, tev ir bišķi tāds. Tā kā cilvēki ir gatavi arī dalīties ar informāciju. Tā, apkopojot, var tāds, nosaukt 4 testa jautājumus, kas, sev jāatbild, sev jāatbild, lai saprastu, vai tu esi gatavs, savam uzņēmumam, savai lietai. Tā. Pirmais jautājums ir, vai un cik ilgi es esmu gatavs strādāt nenoteiktības apstākļos? Ar to, ka es nezinu, cik un kad un ko es saņemšu atpakaļ. Cik ļoti šī ideja mani aizrauj, ilgtermiņā arī, un ko es darīšu tad, ja man sāks palikt garlaicīgi vai neinteresanti. Kāds ir mans plāns? Vai piesaistīt komandu, vai veidot dažādus produktus, lai man ir interesantāk. Ceturtā nav. Tā uzreiz nenāk prātā. Tad noteikti ir tas par to darbu un ģimenes līdzsvaru, jo noteikti tiešām ne visi var strādāt, kad tev mazi bērni apkārt skrēja, tur kaut kāda stresa noturība vajadzīga. Jā, stresa noturība, un vēl ir tas, ko es esmu pēdējā laikā pamanījusi, ir dažādi termiņi, cik ilgi tu ko var izturēt. Un ir arī jāsaprot, ka vienā brīdī tu vari darīt visu paralēli un vienlaicīgi, un vienā brīdī tu izsmalc to resursu. Līdz ar to, un to dažādi nevar zināt. To vienkārši ir pieredze, bet tad ir jāsaka, ok, labi, tā es sāku palikt ekstra kašķīga. Skaidrs, tad es esmu pa daudz bijusi mājās ar bērniem, ar visiem, un es esmu visiem bijusi servisā un tikai ne sev. Tātad man vajag paņemt dienu brīvu, aiziet kaut kur prom, sarunāt aukli, vecmām un, nezinu, vēl teikt vīram, visu tev brīvdienu rītā. Un brīvdienu apsveic, ar bērniem būs. Bet, tas normāli. Partnerība ģimenei ļoti svarīgi. Un tā kā saprast, kā sevi, savu resursu dabūt atpakaļ. Otrs, izmantot to palīdzību. Es zinu, ka ir daudz, kas tur strādā un ir bērni, bet cik ilgi to var izdarīt. Man personīgi ir bijušas auklis vienmēr, sākot ar otro bērnu, ar pirmo motu. Viņš porcelāns nevar tā dot, jā. Ar otro jau 2 mēnešiņai bija, un es viņu atdevu jau 6 cilvēkam, streigājieties. Tas bija ar rekomendācijām, jā. Bet, un mēs ar vīru arī vienojāmies, ka pat ja visu, ko es nopelnu, es atdošu auklē, tas tik tā ir tā vērts. Jo tajā brīdī es attīstu savu biznesu. Un bieži vien būs tā, ka pirmajos gados vai kaut kādos brīžos tu neredzēsi to savu naudu, kas tev nāk. Viņi kaut kur citur aizies, un tie attīstībā aizies, un tad tos augļus sāks redzēt vēlāk. Tā kā jā, arī paļaut, arī tomēr ņemt palīdzību. Jebkādu iespējamo palīdzību no zāles, jā. Un arī saprast, cik ilgi, tad pirmkārt, cik ilgi tu vari būt, neparūpēties par sevi, cik ilgi tu vari dzīvot, ja tev nav finansiāls inputs. Un piemēram, es atceros, mēs ar ģimeni, man vispār patīk dažādas varoņdarbs, ja taisīt ģimenes ietvaros. Mēs bijām ar ģimeni 7 mēnešus braucām ar kemperi. Un tad bija tā, ka mēs dzīvojam 12 kvadrātmetros, 5 cilvēki. Un es strādāju. Jā, parādu biznesu vadīju. Jā.
Un tad ir tā, ka bieži vien tur ir ņigu ņēgu, un taču vajag aiziet uz pludmali un apstīties kaut kāds objekts. Un tad es bieži vien tos savus newsletterus rakstīju 11, 12, un tā kā beidzot sīkie visi ir aizgājuši gulēt. Un kaut kur ap 6. mēnesi es sapratu, ka es vairs nevaru. Man ir ļoti, ļoti smalka līnija palikusi, līdz es vienkārši sajūkšu prātā. Jo kaut kādā brīdī es varēju aiztaisīt ausis, uzlikt klapas, kaut kā mēģināt gan koncentrēties. Un tad, kā tur rakstu newsletteru pie viena, kaut kas jāpadod, kādam kaut kas jāpabaro, jāpēd, vēl kāds kaut ko runā, kāds kaut ko prasa, vēl multenfonā. Un 6 mēneši bija tā mana robeža, kur sapratu, ka šis jau kļūst kritiski. Un es nenovēlu tur nonākt līdz tam obligāti visiem, bet vienkārši brīdim par to, ka tā var būt. Un līdz ar to laiku paņemt off sev laicīgāk. Bet vienlaikus, ka tu paralēli darbojies, īstenībā tur tas pluss no tā savu biznesu, ka tu visu laiku attīsties, ka tu visu laiku mācies. Tas nav tā kā sēdēt darbvietā un reizēm sliņķītī, kaut ko darīt mehāniski. Biznesā tev ir jāšavarējās ar to, ka, kas ir biznesā arī forši, ka tu jau arī pat pieņem lēmumus. Tu vari viņus ļoti ātri pieņemt. Un tas ir īstenībā tā ir arī tāda mācība. Ja tu redzi, ka tev nestrādā mēnesi, ok, varam pagaidīt, bet ja nestrādā gadu, 2, 3, tev nestrādā tas, ko tu dari, ir laiks mainīt, sen ir laiks mainīt, tad kaut kas tur nav ok. Un ar biznesu jau tu vari pamēģināt mārketinga stratēģijas citas, pamēģināt, varbūt jāmaina vizuālais, varbūt jāmaina komunikācija, varbūt tu neesi īstajā kanālā, varbūt tu runā ar neīstiem cilvēkiem. Tā kā, vajag ātri jau sākt saprast, kas nestrādā. Man arī bijis tā, ka, piemēram, izsludinu programmu un piesakās 0 cilvēku. Lai gan vispār parasti es esmu diezgan sold out. Jā. Un piesakās 0, es tā, ok. Pirmkārt, neuztver personīgi, tā kā, ko es izdarīju ne tā. Un es sapratu, šis produkts, viņš vispār neizklausās interesanti. Tas nosaukums ir tāds, ka, bet neviens viņu negrib. Labi, visu forši nosaucam savādāk, tur aiziet uz ūrām. Un tā kā ātri veikt šīs izmaiņas, tas ir arī tas, ko tas bizness palīdz uztrenēt. Man tev tāda ekspresa 3 jautājumi. Ja vien tu esi ar mieru, ar jā-nē atbildēm. Okay. Pirmais. Sākšanai vajag plānu. Jā vai nē? Drīzāk jā. Vispirms jābūt logotipam. Jā vai nē? Nē. Vai par biznesa idejām vajag konsultēties ar mammu? Jā vai nē? Nē. Labi, paskaidro savas atbildes. Tā, vēlreiz par viņiem. Vai sākšanai vajag plānu? Okay. Tātad, pirmkārt, tu nevari paredzēt, kas notiks, līdz ar to šādu tipu plānu tu īsti nevari izstrādāt. Bet tu vari izstrādāt kaut kādas projekcijas, ko es plānoju darīt, kādos tirgos, kādiem cilvēkiem, kas man ražos, vai es pati visu darīšu, vai man tur būs filmēts. Tu vari padomāt, ja kaut kādas detaļas, kā tu viņu gribi īstenot. Tāds plāns, viņš ir vajadzīgs. Vai ir vajadzīgs obligāti biznesa plāns un cipari? Nezinu. Lai nepaliek Excelī tavs bizness. Jā, ka tu viņu uztaisi. Varbūt, ka tu viņu uztaisi un tu saproti, kas var notikt. Tu uztaisi to Excel un to plānu, tā, cik daudz darba jādara. Es labāk nedarīšu nemaz. Un tas ir tas, kas uzņēmējiem, viņiem vispār dažkārt vajag tādu ignoranci un mazliet varbūt muļķību, lai viņš nezina visu, kas var noiet greizi. Jo var noiet greizi daudz kas, un daudz kas nestrādās. Un tieši arī nesen bija aptaujas veids Instagramā par visu uzsākšanu, vai bija grūti un tā. Un pēdējais jautājums bija, zinot visu, kam tu iesi cauri, vai tu sāktu vēlreiz? Un bija kaut kādi 90%, kas teica, ka jāsāktu vēlreiz. Bet tad, kad tu vispirms zini, augsts kājas, jo, piemēram, ja es savu biznesu sākumā zinātu, cik man izmaksās mans biznes, cik man mēnesī vajag obligāti pacelt, cik ir manas obligātās izmaksas, tādā brīdī, kad man bija tie mani 51 un pēdējie eiro, es vispār nedomāju tādās kategorijās, piemēram, varētu 4 cipari būt. Līdz ar to tādā brīdī, ja es zinātu, ka man tas un tas ir paredzēts, es drīzāk nemaz nesāktu, es nobītos. Līdz ar to man liekas, ka sākumā kaut kādam plānam jābūt virzībai, bet ne tādam, kas tevi nobiedē. Jo tad tu tur arī paliec. Un var tiešām nobīties. Tāpēc labāk dažreiz nezināt. Lūk, tāpēc par tiem plāniem. Otrs bija par logotipu. Jā, par logotipu. Nē, logotipu nevajag. Pirmo. Īpaši, ja ir personīgs zīmols, īpaši, ja ir pakalpojums, tur vispār nevajag logo, tavs vārds uzvārds ir tavs zīmols. Te ir arī, protams, riski. Ja tu veido ļoti personīgu zīmolu, tad viņš ir saistīts ar tevi, un tu vienā brīdī gribi izstāties no savu biznesu, tu nevari īsti savu vārdu uzvārdu kādam citam pārdot. Tad varbūt noder kāds vēl cits nosaukums vai kāda struktūra vienība vai veids, ko tu vari atdot tālāk, citiem pārvaldīt.
Bet bez logo var arī kādu laiku mierīgi iztikt, īpaši sākuma posmā. Es noteikti neuzskatu, ka biznesa sākuma posmā vajag tērēt lielas naudas, veidojot tur beigās zīmola grāmatas un tur logotipus un tur visu. Ir atsevišķi gadījumi, kad jā, tad, kad tu tiešām veikli, man būs veikals, man būs eksports, man ir investīcijas, es gribu šito nopietni izdarīt, protams, te tev ir. Bet ja tu vēl tā tausties un domā, un viņi attīst pakāpeniski, tad tiešām tu vari darīt soli pa solītim. Un sākt ar svarīgāko, nevis ar dārgāko. Nu jā, vismaz tādu testu sāk. Jā, pirmā kārtā, kad tu aizbraukt uz tirdziņu pirmo reizi, samaksāt par vietu un tur pastīties, kā cilvēki reaģē, nekā, piemēram, samaksāt lielu naudu par tādu īpašu grafiskā dizaina izstrādi. Nu, arī. Tur jāstāsta katra situācija, bet bieži vien dažkārt notestēt, investēt tur naudu daudz svarīgāk vai labu iepakojumu paņemt un to logo kaut vai sākumā Canvā uztaisīt un pēc tam piesaistīt kādu dizaineru, kad jau tas viss tā nopietnāk iet. Jo skaidrs, ka tas dizains viņš iedod arī to vērtību. Un ar to dizainu mēs bieži vien paceļam cenai, bet produktam cenu arī vērtību. Un tas pēdējais bija, vai vajag konsultēties ar mammu? Nu, redz, mamma ir tāda angliski tāds biased, ka viņa ir ieinteresētā persona. Un viņa ir ieinteresētā persona, lai tev kā bērnam būtu labi. Un tāpēc viņa, protams, var novēlēt, varbūt tomēr stabilāku darbu atrast, vai kaut ko tā. Tas ir viens. Otrs, ja mamma pat nav uzņēmējdarbībā, viņa var nesaprast, kas no viņas tiek prasīts un kā viņa var atbalstīt. Un dažkārt pateikt kaut ko, varbūt lieku. Un, mamma nav parasti biznesa mentors. Es teiktu, ka mēs ejam parunāt ar kādu, kurš jau ir biznesā vai ar kādu biznesa mentoru. Māma, lai paliek mīļām sarunām un siltām pusdienām. Un cita veida atbalstam. Labi, un tad tādu noslēdzošo, rezumējošo, tātad, kas ir, ko nozīmē sākt no nulles un tādus, nezinu, pirmo soli? Ko tad jāsāk? Tas jau zina tik sen. Tik sen jau bijis, kas pirmais solis. Pirmais solis ir ar šo te savu ideju kaut kur parādīties pirmo reizi. Piemēram, tā pati sieviešu kopstrādes telpa, kas ir aktīva jau kopš 18. gada. Tā ir bezmaksas grupa Facebookā, kurā tu vari ieiet un pateikt, sveiks, man ir šāda ideja, es plānoju tā darīt. Kā jums ir gājis vai kāds ir jūsu ieteikums. Un dabūt šo atgriezenisko saiti, varbūt ar kādu no viņām aiziet pēc tam uz kafiju, parunāties privāti. Bet to ideju dabūt bišķi no zemes, pacelt viņu mazliet. Un man liekas, ka tā ir tāda forša lieta, kas neko daudz nemaksā, tikai to kafiju un laiku, aiziet ar kādu parunāties kaut vai. Tas būtu pirmais. Un tad jau sāk domāt, kādi ir tie mani reālie soļi. Varbūt, ka ja tev jau ir kaut kāda konkrēta ideja, ko tu darīsi, tad uzaicināt pirmos cilvēkus. Tad, kad es sāku sieviešu kopstrādes telpu, tad skaidrs, ka sākumā bija mani draugi. Tur mans draudzenes lielākoties tur bija. Un tad viņas sāka, viņas notestēja, ka šitā ir laba manta, viņi var ieteikt tālāk. Un tad sāka uzrasties aizvien vairāk arī citi cilvēki no malas. Bet sākumā mēs bijām principā tādā draugu lokā. Man bija vienkārši for fun, es gribēju, mani interesēja. Es veidoju tādas mazas tikšanās, kur viena pastāst par finansēm, otra pastāst par kaut kādu viņas biznesa pieredzi. Mēs nācām visi ar maziem bērniem, tur vienkārši savām bulciņām un odziņām, un tur bērni pa vidu, un mēs runājamies. Bet šī bija tā pirmā dalīšanās, kur tu redzi, ka viņai ir tā gājis, interesanti, viņai ir šāda pieredze, un to var pateikt. Un tu nenormāli mācies. Tas sākotnējais posms bija tiešām man personīgi ļoti liela mācīšanās, kā tad lietas dara, jo es neesmu biznesa mācījusies augstskolā un grāmatās, cits backgrounds. Bet šī praktiskā informācija bija ļoti, ļoti būtiska. Līdz ar to, ar kādu parunāt, sākt šo pirmo tīklošanos, tad izveidot kaut ko pirmo, varbūt pa mazmaksu vai pa bezmaksu, bet vismaz tu dabū to pieredzi, un tad tu iegūsti jau kaut kādu pārliecību, ka šis cilvēks interesē, un tad jau var sākt to loku griezt aizvien lielāku. Tas būtu droši vien tāds, ja pavisam no nulles sāk. Un nav liela finansiāli līdzekļi, ko ieguldīja kaut kādreiz ražošana, mārketings. Jo skaidrs, ka ļoti daudz ko biznesā izdara brutāli vienkārši mārketings, pārdošana. Jo vairāk cilvēki tevi ieraug, jo vairāk viņi tevi nopērk. Bet tas nevienmēr ir iespējams, ka tu veido to solo biznesu vai mammu biznesu no nulles. Jā, es tev teikšu paldies.
Paldies!